sieviete un viņas ēšanas traucējumi. Latvijā nav pārāk liela pieredze strādājot ar šo tēmu, bet tomēr ir labās gribas apliecinājumi, un es domāju, arvien vairāk parādās sievietēm ēšanas traucējumi kā seksualitātes ievainojumi. Un tas varbūt nav tik daudz ņemts kā no teorijas, bet arī no prakses, balstoties uz teoriju, ka sievietes jūtīgums ir seksualitātē piedzīvot arī emocionālo vajadzību apmierināšanu, bet vīriešu pasauli uz seksualitāti vairāk skatās kā fizisko vajadzību apmierināšanu. Un, ja sieviete dzīvo kopā ar vīrieti, tad bieži vien viņi nerunā vienā valodā tieši šajā aspektā. Un sieviete pieņem, kad viņi var samierināties, ka viņas emocionālās vajadzības nav apmierināts. Un tad viņi iestaigā taciņu, jo viņi zina, kur atrodas viņas virtuvē leduskapis, un vienkārši apēd, tādā veidā samīļojot pati sevi. Un ļoti bieži ir tā, ka mums ir jāatrod alternatīva, piemēram, iestrādājot pāri attiecībās veidu, kā var runāt par savām emocionālām vajadzībām un saņemt vīriešu atbalstu, lai viņi neiet vairāk pie leduskapja reiz, kad viņi jūtās satraukta, nemīlēta, nelolota, neapmierināta vai tam līdzīgi. Viņi var dot ziņu savam partnerim, teikt, atbalsti man, iedod to, kas man šobrīd ir ļoti svarīgs. Ja nē, es pieņemšos svarā, un tas nemaz nebūs tas labākais iznākums. Un tādā veidā ar Ingu mēs kopā sapratām, ka viņas prioritāte ir sakārtot pāri attiecības, jo viņa atbrīvojās no stresa sevī. Un viņa izkop jaunus ieradumus, labāk kopt attiecības pāri ar vīru, nekā kopt savu ķermeni, kurš bija ļoti atsaucīgs, pieņemoties svarā, ikreiz, ka viņa apmierināja savas emocionālās vajadzības. Meitene dzīvo ar priekšstatiem. Kāda viņa būs tad, kad viņa būs sieva, jeb mamma. Un tad, kad sākās reālā dzīve, tad bieži vien tie priekšstati nesakrīt ar realitāti, jo projektā ir iesaistījies cilvēks ar saviem priekšstatiem. Un viens no otra gaida, bet nesaņem, jo katrs turās pie tā savas paštaisnības, ka tas pieņemtais priekšstats ir vienīgais, ar ko var operēt. Un tāpēc reizēm ir nepieciešama palīdzība no malas, ka cilvēkiem saka, skolā to neiemāc, to patiesībā māca vai informācija, kas ir sastopama grāmatās, žurnālos, vai kursos, vai arī psihoterapijā, kad cilvēkiem nav jābaidās no tā iet dzīves skolā un mācīties kopā veidot attiecības, lai nepazaudējās savstarpējais atbalsts, kas, es domāju, ir vislielākā vērtība šais laikos, jo to nevar nopirkt nevienā veikalā. Un saprast pēc būtības, kur ir problēmas sakne. Tāpēc Ingas gadījumā mēs kopā arī izvēlējāmies to prioritāti, kad viņa bija jaunā ģimenē kā jauna sieva, kā jauna mamma, nedaudz apjukusi, nedaudz pārgurusi un nobijusies no tā visa. Un tad, kad viņa pat palika drošāk ceļot savu pašvērtību, tad viņa arī sāka drošāk runāt par savām personiskām vajadzībām, turpinot miedarbību, nevis turpinot augt kā individualitāti. Un tāpēc ir svarīgi, kad reizēm sievietes apzinās, ka kas kurā brīdī ir svarīgāks, vai kopt savu individualitāti, vai kopt attiecības, uz kuras bāzes arī individualitāte var attīstīties. Un šī gadījumā, man liekas, gan vīrietis un sievieti ir ieguvēji, pateicoties Ingai, kas bija kā simptomu nesēji, kad viņi var labāk saprast viens otru un justies dzīvē labāk. Jo jebkas, kas palīdz cilvēkiem justies labāk, ir tā vērts, lai mēs uzmanīgi klausītos cilvēkā, ko viņam tieši vajag. Jo svara zaudēšana ir varbūt vairāk tehnisks jautājums, bet process, kā pie tā nokļūt, bieži vien ir emocionāls dabas jautājums.